Nu, čau, labie draugi, labie Rīga TV24 skatītāji. Ar jums raidījums Labs ēdiens labiem draugiem, kā katru darbu dienu no 12 līdz 1 tieši šajā etrā. Un sveicu visus tos, kam šī diena ir nozīmīga ar 1. septembri. Ir sācies jauns skolas gads un kā gan labāk pabarot bērnu, kas iet 1. septembrī uz skolu, kā ar gardām pankūkām. Un šodien mums tātad būs pankūciņas vai plācenīši divu veidu, būs sāļie un būs saldie. Un sāļie šodien būs tādi lēcu plāceņi ar karamelizētiem sīpoliem. Un te man ir jau novārītas lēcas, tādā nedaudz putrā viņas ir. Un tas ļoti labi, tāda arī mums viņas vajadzēs. Un klāt viņām būs karamelizēti sīpoli, kas piešķir kuram veģetāram vai neveģetāram ēdienam to kreptīgo garšu, kas liek visam garšot labāk un patīkamāk. Tātad tas prasīs diezgan daudz laika, tāpēc ar sīpoliem sākam. Ir viens sīpols jau sakapāts. Paņemsim vēl vienu. Un karamelizēt sīpols ir tāda lieta, kas prasa laiku. Un citreiz var nošmaukties, citreiz var to darīt nedaudz ātrāk, kā patiesībā vajadzētu, jo principā tas prasa kādas 40 minūtes. Bet šoreiz arī tādu uztaisīsim ātro variantu, kad tas prasīs varbūt tikai 15 vai 20. Jo mēs tāpat viņus beigās liksim iekšā pankūciņās vai plācenīšos. Un kur viņi piešķirs tātad tiešām tādam veģetāram ēdienam, kur pamatā būs tikai lēcas, tādu umami garšu, jeb to, ko sauc tātad svešvārdā par umami, to, kas ir raksturīgs gaļai, sieram un kādiem sātīgiem, gardiem ēdieniem. Un tāpēc sīpols šoreiz sakapāju kubiņos, parasti karamelizējot pietiktu vienkārši plānus šķēlīties, bet tā kā es gribu to beigās visu ielikt iekšā plāciņos, tad es negribu, lai pārāk sīpoli ir lielos gabalos, lai tikai jūt to viņa garšu, nevis tik ļoti to katru sīpolu gabalu. Pēc 2 tādu palielu sīpoli smalki sakapāt man šajā receptē būs. Un tātad pie saldajā ēdienā atkal mums būs ābolu ķirbju pankūciņas, jo beidzot ir ābolu laiks sācies, mums vietējie ābolu tirgu ir pieejami jau diezgan plašā izvēlē. Un ķirbis, lai arī vēl īsti nav ķirbju sezona, bet arī ķirbi jau var dabūt vietējo Latvijā audzēto. Ko? Tātad pannu uzsildam tādu vidēji karstu un visu šo te karamelizēšanas laiku turam uz mazas vai vidējas uguns. Ja mēs negribam sīpolus tā kraukšķīgi izcept, bet nokaramelizēt, kas prasa tādu lēnu sutināšanu un ilgu laiku, kad visi tie dabīgie cukuri no sīpola un atbrīvojas un nokaramelizējas, radot tādu patīkamu garšu. Un tā ir tāda piņķerīga lieta, jo principā nevar viņus uzlikt un aizmirst uz pāris minūtēm, jo ik pa brīdim ir jāatcerās sīpolus apmaisīt. Un nedrīkst tā kā pazaudēt uzmanību, jo viņiem ir jāvelk diezgan daudz uzmanību, lai viņi labi nokaramelizētos, bet nepiedegtu vai arī nepārceptos. Tā, uzreiz mazliet sāli, kas arī vienkārši palīdzēs tajā karamelizācijas procesā. Un galvenais turam visu laiku uz vidējas vai uz mazas uguns. Un gaidam to brīdi, principā, kad viņi kļūst tādi nevis zeltaini ar kraukšķīgi izcepušos maliņu, bet kad viņi visi vienmērīgi jau kļūst tādi vispirms caurspīdīgi un pēc tam tādi zeltaini brūni. Bet tas tātad karamelizācija ir kaut kas pavisam cits kā kraukšķīga izcepšana, jo tas notiek zemā temperatūrā.
Tātad šeit tas būs mūsu sāļajām pankūkām, kur pamats būs lēcas. Lēcas dar, principā, jebkuras no tām lēcām, kas labi izjūg šodien, tad viņas izvārījušās līdz tādai putras konsistencei, kas ir ļoti labi šoreiz, jo dažādi citi pākšaugi, kas novārās, būtu pēc tam vēl jāmaļ. Ar lēcām vieglāk, jo lēcas jau uzreiz ir pareizā konsistencē, lai gatavotu dažādas plāceņus vai burgerus vai kotletītes, kā izvēlamies viņas saukt. Un vēl mums noteikti klāt ies diezgan daudz ķiploks. To arī beigās pievienosim sīpoliem. Un šeit tādam veģetāram plācenim viss noslēpums ir garšvielās. Un šis te sīpols karamelizētais, tas, kas piedos pamatā to patīkamo garšu, bet noteikti arī paeksperimentēsim ar dažādām citām garšvielām un pasniegsim viņus ar gardu jogurta, sezameļas, mērci. Turpretī pie saldajām pankūkām, pie ābolu ķirbja, pagatavosim paši mājās vienu no fantastiskajākajām lietām, ko vispār pie dažādiem desertiem var pasniegt – karameļu mērci. Un tie, kas ir karameļu mērcis, droši vien jau šobrīd viņiem mutes pilnas ar siekalām, jo pankūkas un vēl ar karameļu mērcis vispār varētu ar saldējumu un jebko šīs karameļu mērcis ir populāri kā piedeva, bet šodien iemācīsimies tātad pagatavot paši viņu mājās. Un tātad atgādinu vēlreiz, kamēr darbojamies, neaizmirstam par sīpoliem. Ik pa brīdim uzmetam viņiem aci un apmaisam. Tā. Ķiploku neliksim uzreiz, jo ķiploks atšķirībā no sīpola, ko mēs gribam ilgi nokaramelizēt, var ātri piedegt. Tāpēc vienkārši sagatavosim visu to, kas ir jāpievieno pašās beigās sīpoliņam. Tad ķiploku smalki sagriežam, nav jēga viņu spiest ķiploku spiedē šai receptei. Ķiplociņš. Noteikti šoreiz arī izmantošu čili. Un šeit man ir tāds maigais čili, kas nav īpaši ass, tāpēc izmantošu viņu visu. Arī ar sēklām, kas parasti ir tas asākais visā piparā. Bet šeit man ir tāds neass pagadījies. Tāds drīzāk viegli pikants. Pēc tās sēklas vismaz piedos nedaudz to asumu, kas arī šādam te ēdienam ļoti piestāv. Ķiploks un čili ies beigās. Tā. Tas tad būs pie šīm te pankūciņām, pie kurām mēs pieķersimies klāt tad, kad sīpols būs kārtīgi nokaramelizējies un smaržos jau pavisam citādāk. Bet klāt mēs pasniegsim pie šī ēdiena sezam sēklu jogurta mērci. Un, lai no sezam sēklām izdabūtu to patīkamo aromātu un garšu, kas viņās ir, viņas nedaudz ir jāpasilda. Tāpēc liekam sākumā viņas mazliet apgrauzdēties. Un tādu drošu, kārtīgu dabu ar sezam sēklām. Un principā šo te, ko es šobrīd gatavoju, varētu nopirkt jau veikalā gatavu. Saucās tahīnī pasta, kas ir principā sezam sēklu pasta ar eļļu. Kas piešķir ļoti patīkamu garšu mērcēm, salātiem, var izmantot daudz dažādos veidos, bet tas mēdz būt diezgan dārgs produkts, turpretīm sezam sēklas pašas par sevi absolūti nav dārgas. Un šādā veidā paši mājās ar olīveļu, apgrauzdējot, apcepot, var iegūt pēc garšas kaut ko diezgan līdzīgu
un izmantot līdzīgi kā receptēs izmanto šo dārgo tahīnī pastu. Un noteikti, piemēram, šos te sīpolus karamelizējot, iesaku neizmantot teflonu pannu, ja mājās ir tērauda vai dzelzs panna, tāda, kas nav domāta, kas nav nepiedegoša panna. Tās ir ideālākās pannas, lai karamelizētu sīpolus vai, principā, karamelizētu jebko. Jo viss tas, kas pielīp pie pannas apakšas, tie mazie brūnie gabaliņi, tas, kur koncentrējās visi garš pretī pie teflona pannas, tas nenotiek, jo nav tam ēdienam, kur pielikt un kur pieķerties. Tā kā ideāla panna ir tieši šāda te tērauda panna priekš karamelizācijas. Un tad, kad sezama sēklas jau sāk izdalīt aromātu, sāk nedaudz mainīt krāsu, griežam uguni nost, pārliejam visu ar labu olīveļu. Un vairs necepam, jo pannā vēl, protams, ir karstums, tikai lai tā olīveļa savalkās ar šo te apgrauzdēto sezamu un atbrīvo vieglāk visu to garšu, kas viņā ir. Un tas var mierīgi pastāvēt, savilkties, un pēc tam jau izmantosim to klāt mūsu mērcītāji. Nu ko, sīpols tātad vēl jau sāk kļūt zeltains, bet jo mēs būsim pacietīgāki, jo mēs vēlāk noņemsim to visu no pannas nost, jo tas rezultāts būs labāks, garšīgāks, tāpēc droši vienkārši paciešamies, ik pa brīdim apmaisam, un tas rezultāts, ko mēs iegūsim, būs, principā, jo mēs esam pacietīgāki, jo viņš būs labāks. Bet tikmēr mēs varam ķerties klāt pie arī saldā. Te man ir āboli, trīs skaisti vietēji āboli. Izmantojam saldans, šķirnes, Antonovka, gluži nebūs labākais priekš pankūkām. Un tā proporcija, principā, puses ābols un ķirbis, kas savā starpā ļoti labi sadara. Dažādos desertos ķirbis un ābols draudzējās roku rokā. Bet šoreiz tātad būs tādi pankūkas vai plāceņi, jo pamatā tam visam būs tieši ķirbis un ābols, miltas un olas, kā jau pankūkām mēs pievienosim tikai tāpēc, lai tas viss turās kopā. Tā nebūs gluži tāda kārtīga pankūku mīkla, kurā tikai iemaisīts ķirbis un ābols. Tas tomēr būs šīm te pankūkām pamatā. Tātad ābols, tāpat sarīvējam ķirbi. Un tāpat neaizmirstam uzmest aci sīpoliem. Un tagad jau var redzēt, ka viņiem tiešām tā krāsa mainās un viss tas labais pie pannas apakšas ir pielīp. Bet droši mēs gaidām to brīdi, ka viņi jau paliek tādi gandrīz vai brūngani. Un ļoti mīkstiem viņiem jābūt. Un nekādā gadījumā nemēģinam šmaukties tādā veidā, ka uzgriežam lielu uguni un to visu procesu tādā veidā mēģinam pātrināt, jo tad tas vienkārši izcepsies un sīpoli nepaspēs atbrīvot visu savu dabīgo cukuru, kas viņiem ir iekšā. Un ideālā variantā izvēlamies. Šoreiz gan es atradu tikai vienu veidu ķirbi, bet tad, kad ķirbi ir pieejama arī vairāk kā viena šķirna, tad izvēlamies gan ķirbis, gan ābolus, kas nav tik ļoti sulīgi, tik ļoti ūdeņaini, jo, protams, tas liekais ūdens mums pankūkās nav vajadzīgs. Tātad, jo mazāk šie dārzeņi sulos, jo piemērotāk viņi ir šīm te pankūkām. Un te jau sāk tātad izskatās, ka man
pietiks kādiem 4 cilvēkiem gardas pankūkas uztaisīt. Tad ābols ar ķirbi. Liekam klāt miltus. Un tātad šoreiz, jā, es redzu, ka man nav īpaši atūdeņojies tas viss, bet, ja būtu, vajadzētu to visu nospiest cietā, ļaut liekajam šķidrumam iztecēt. Bet šoreiz iztiksim bez tā, kādas 4 karotes miltu. Šķipsniņu sāls, jo mazliet sāls ir vajadzīgs arī saldajā ēdienā. Un vēlāk noteikti pagaršosim, bet uz acis kādus 50 gramus cukura. Un gan ābols, gan ķirbis ļoti labi draudzējās ar kanēli. Pēc kanēli arī tādu drošu devu. Tas tad būs tāds aromātisks pasākums viss tas. Un, protams, saldajā ēdienā varētu garšvielas jau ir pilnīgi mūsu pašu fantāzijas jautājums. Varētu mēģināt dažādām desertiem piestāvošām garšvielām, kardamonu ar vaniļu, ar ko vien vēl var iedomāties. Un tikmēr sīpols jau sāk izstīties, tuvojās tam rezultātam, ko es gaidu. Tātad viņš jau kļūst nedaudz brungans. Un kā jau es teicu, īstam karamelizētiem sīpoliem pirmkārt viņus griezt lielākos gabalos. Un, ja mums ļautu laiks, tad kādas 30–40 minūtes šādi te uz pannas karamelizēt. Bet šoreiz tas būs ātrais variants. Tātad mēs to saldumu nedaudz panāksim paši. Tad, kad sīpols mūsuprāt jau ir pietiekami gatavs, pieliekam arī ķiploku un čili. Tiem vajadzēs tikai pāris minūtes, jo ķiploks, lai nesadeg, tikai lai mazliet apcepās un izdala vairāk savu to aromātu. Un čili, lai vienkārši izdala arī savu asumu, lai tas atdod asumu tā vienmērīgi visā ēdienā. Nevis tā, kad uzkod kādam vienam čili gabalam, kumos ir asus un pārējais nav. Un tam visam nedaudz pabeigsim tātad nokaramelizēt ar balzametiķi. To un vienu ēdam karot. Iedos to skābumu nedaudz un mazliet cukuru, kas ir tas šmaukšanās solis. Citādāk mēs cukuru dabūtu tikai no sīpoliem. Bet tātad te mums būs gatavi. Tikmēr mēs ar skatītāju aizējam īsā reklāmas pauzē, bet nekur nepazūdam, jo pēc 4 minūtēm būsim apakaļ un kopā pabeigsim tātad dabas šīs te gardās pankūciņas. Nu, ko esam atpakaļ no reklāmas pauzes, un pavārs Bēbus ar jums raidījumā Labs ēdiens labiem draugiem. Šodien pankūku diena, un te man tādas neparastās pankūkas, bet divas tādas interesantākas būs plācenīši no lācām un karamelizētiem sīpoliem, un pēc tam saldajā ābolu ķirbi pankūkas. Un šeit man beidzot ir sīpoli ir nokaramelizējušies, un pievienoju tātad cukuru, balzamiko. Un tā arī brīdis, tad, kad teicu, ka ir jāizmanto panna, pie kuras ne teflona, ne tāda panna, pie kuras arī ēdienas mēdz piedegt, jo viss tas, kas paliek uz pannas virsmas, ir tas pats labumiņš, un noteikti to arī pacenšamies nodabūt nost tātad ar ūdeni, vai arī ar vīnu, vai kādu citu šķidrumu, kas piestāv jūsu receptei. Vienkārši
pašās beigās nedaudz to visu noskalojam, un lai tas viss iemaisās tajos sīpolos, un lai nezaudētu ne kripatiņu garšas tātad pannā. Un šis te viss sīpolu maisījums liekās klāt novārītajām lācām. Ļoti patīkams tāds saldskāps un pilns garš šis te karamelizēto sīpolu maisījums. Tātad tas viss būs pamats. Principā masa jau ir gandrīz gatava. Un te mēs tātad varam nedaudz paeksperimentēt ar garšvielām, jo šādam te veģetāram ēdienam liekas tā, lai tur ir riktīgi viss kaut kas, nedaudz paprikas pulveris, nedaudz oregano. Noteikti arī vienkārši melnie pipari. Un pārbaudam, kā ir sāli, jo nedaudz sāls bija jau sīpolos. Lācis pašas jau novārījās sālī. Un tomēr mazliet vēl, lai tās visas pārējās garšas labāk izceļās, arī sāli. Un tad pēc konsistences skatāmies, ja mums šķiet, ka tā masa ir pa biezu, lai izveidot labus plācenīšus, tad mazliet brīvmaizi. Varētu arī miltus, bet tad tā miltu garša, kas parādās, nav tik patīkama tādā plācenī, bet brīvmaizi arī padarīs to masu biezāku un vieglāk būs izveidot no tā kaut kādu plāceni. Turpretī arī garšu viņi piešķir, ko atšķirībā no miltiem. Atkal tā miltu garša īpaši nav vēlama tādā garšīgā lietā. Un pirms mēs cepam, tad šo te visu var ielikt leduskapī, mazliet nostāvēties, jo tad būs nedaudz vieglāk veidot plāceņus. Un to var, protams, izdarīt jau stundas iepriekš, atstāt leduskapī uz 2–3 stundām, lai tas ir pilnībā atdzisis un savilcies, un beigās arī būtu vieglāk pagatavot šos te plāceņus. Bet tagad mērcīte. Un mērcīte klāt mums būs jogurta mērce, un šādas te pie dažādiem pākšaugu ēdieniem jogurta mērces ļoti labi piestāv. Arī tā kā tas viss ir cepts eļļā, tad salīdzinoši viegla liesa mērce. Tad grieķu jogurts bez piedevām. Un šīs tad mūsu sezama sēkliņas, kas apceptas, nedaudz pavārītas ar olīveļu. Tas būs tas, kas piešķirs galvenokārt šai mērcei garšu. Jo apcepot eļļā, izvārot šīs sezama sēklas, viņas iedod savu aromātu. Varbūt izstās daudz, bet ļoti patīkam garšu viņas dod. No viņām ir tas tāds grauzdējuma aromāts, bet nedaudz to visu vajag arī atsveidzināt. Tāpēc svaiga piparmētra, kas arī jogurta mērcēs dažādās un ar lēcām vai jebkuriem citiem turku ziņiem vai citiem pākšaugiem ļoti labi piestāv šādas te svaigi zaļumi. Maza bunta piparmētra, smalki sakapāta. Un, protams, mazliet sāls, bet turam to mērci tādu nepārāk sāru, lai vairāk jūt to svaigumu. Un melnie pipari. Varētu likt čili, bet čili jau mums ir iekšā plācenīšos, tā kā šī mērce būs vairāk tiešām tāds atsveidzinošs. Garšīgs pasākums.
Tiešām neko īpaši vairāk tur arī nevajag. To arī liekam leduskapī. Un tikmēr tiekam galā ar mūsu saldo ēdienu, kurā ir ābols ar ķirbi, nedaudz olas, nedaudz miltu, olas vēl nav, bet arī kādas 2 olas vajadzēs, lai tas viss labāk turās kopā un lai to visu vispār var nosaukt par pankūku. Tā tad visu samaisam viendabīgā konsistencē, un kā jau es teicu, tās nebūs tādas kārtīgas pankūkas, kur tikai mazliet peld ābols un ķirbis, jo, ja tā ir ābolu ķirbi pankūka, tad es gribu, lai ābols un ķirbis arī ir tas galvenais, kas tur ir, un milti ar olu ir tikai tik daudz, lai tas viss turētos kaut cik kopā. Bet tiešām minimāli. Un varbūt mazliet miltus, tikai lai tas vēl būtu arī vieglāk vienkārši izveidot pankūkas. Bet tā arī ir gatava masa mūsu saldajām pankūkām, bet pie saldā ēdiena mums šodien ir plānā karameļu mērce, un tā prasīs nedaudz laika, un tā ir arī tāda geņauka, ka jebkurš zina, kā sarīvēt pankūkām ābolu un uztaisīt pieaugt olu un miltus, bet šoreiz iemācīsimies pagatavot karameļu mērci, kas ir vienkārši superīga lieta gandrīz jebkādiem desertiem, ko pielikt klāt. Un tātad sastāvdaļas pavisam vienkārši, tikai tas gatavošanas process mēdz būt nedaudz piņķerīgs. Tad ņemam aptuveni 100 gramus cukura. Principā, cik mēs daudz gatavojam, tas atkarīgs no mums, bet mēģinam izvēlēties, piemērot izmēru katliņu priekš tā daudzuma, ko mēs gatavojam. Šeit man ir mazs katliņš un 100 gramu cukura pilnībā pietiek, bet tad mēģinam atrast katliņu, kurā cukurs ir plānā kārtā, bet pa visu katliņu. Ja būs par lielu, viņš ātrāk piedegs, būs daudz vieglāk mērķis piededzināt, turpretī katliņš būs pārāk mazs un cukurs būs pārāk biezā kārtā, tad viņi nevarēs visu nokaramelizēt. Tā, lai cukurs ir vienmērīgā kārtā, tādā nepārāk biezā, bet lai viņš ir pa visu katliņu apakšu. Un liekam to visu sildīties. Un te būs tas atbildīgais moments, ka sākumā cukurs būs jāsagaida tas brīdis, ka viņš karamelizēs, kas sākumā liekas, ka prasa daudz laika, bet pēc tam, kad viņš sāk kust, viņš momentāli nokaramelizējas un katru brīdi var arī piedegt. Tāpēc gaidam to brīdi, kad cukurs sāk kust, un tad esam ļoti uzmanīgi un nepalaižam garām to brīdi, tātad, lai nepiededzinātu cukuru. Jo tad, protams, viss būs jau par vēlu. Un mazliet svaigu apelsīnu piespiedīsim, kas nav pamatā mērķa sastāvdaļā, bet mazliet tātad piešķir apelsīnu aromātu un padara mērķis nedaudz īpašāku. Tā. Un tagad tātad čekojam, stāvam, gaidam to brīdi, kad cukurs sāk kust un karamelizēties. Apelsīns ies pirmais klāt, kā cukurs sāk kustā, liekam apelsīnu klāt, bet pat mērce no saldā krējuma, un šeit svarīgi labu, lauku, kvalitīvu saldo krējumu, kas tiešām garšo pēc krējuma. Un mēģinam cukuru pārāk nemaisīt, bet cik nedaudz katliņu pakustināt var, tā, lai, piemēram, redz kāds katliņu nostūrs uzkaist ātrāk, kur cukurs kūst vairāk, tad pabīdam cukuru uz turieni, bet gaidam to brīdi, kad viss cukurs būs izkusis, bet ar karotīti īpaši maisīt nevajag, jo pirmkārt jūs karotīti nevarēsiet notīrīt no tā izkusušā cukura, un otrkārt arī maisot, tas cukurs nekad nenokaramelizēsies vienlaicīgi. Būs kaut kādi gabali, kas nav izkusuši.
Un, ja jūtam, ka uguns ir pa karstu, nogriežam mazāku. Principā gaidam to brīdi, kad negaidām vēl to, ka cukurs pārvēršās pa karameli, bet kad viņš vismaz sāk jau izkust, un tad var piespiest klāt apelsīnu. Pusi apelsīnu sulas. Un taisot karameļu mērci vai jebko citu cukuru karameli, esam ļoti uzmanīgi. Nekādā gadījumā nemēģinam to pagaršot, jo tā temperatūra, kādā viņš ir, pirmkārt ir ļoti augsta. Otrkārt, viņi ir tādā konsistencē, kas jums pie mēles uzreiz pielips un var smagi apdegt. Tāpēc esam uzmanīgi. Un kā mēs pieliejam cukuru, arī tad tas nedaudz atvieglo to darbu, jo vairs cukurs nevar tik ātri piedegt. Un šajā brīdī jau veidojās karamela ar apelsīnu aromātu. Un tagad varam sākt liet saldo krējumu. Sākumā liekas, ka tas viss ir pielipis pie katliņa apakšas, bet vēroties, protams, tā karamela izšķīst. Un maisot, lejam pa mazam krējumu, uz 100 gramiem cukura. Vadamies pēc paša acis, bet vajadzēs kādus 200 ml krējumu. Un kā jau teicu, sākumā tad viss tas ir pie katlaņa apakšas, bet sildot, tas viss izkusīs un pārvērsīsies tajā karameļu krāsas mērcē. Cik varam nokasīt no katlaņa apakšas, bet tagad tas principā tikai laika jautājums, lai viss tā piedegusī pie katlaņa apakšas karamela izšķīst un pāriet mērcē. Uz mazas uguns tātad atstājam. Un es pieļauju, ka droši vien varētu arī paeksperimentēt ar dažādām citām garšām, pielikt dažādas sīrupus klāt, vai apelsīnu sulas vietā, bet kaut kā tā karameļa garša ir pietiekami laba, lai turētos pie šīs receptes. Un kamēr tas viss pārtop mērcē, skatītāši atgādina, ka mums pagājušajā nedēļā mēs izspēlējām konkursu, kurā aicinājām jūs dalīties ar savām receptēm, savām laimes šokolādes vai laimes produktu receptēm. Tātad vajadzēja iesūtīt kādu recepti, kurā kā sastāvdaļu izmantojam jebko no laimes produktiem. Un mums ir bijusi neliela atsaucība, bet esam izvēlējušies kā uzvarētāju Baiba Zelve, kas iesūtīja recepti šokolādes mafini un cepta saldējumus ar laimes šokolādes gabaliņiem. Apsveicam Baibu. Paldies liels par recepti. Tiešām izstījās ļoti gardi, tāpēc tu, Baiba, saņemsi dāvanā groziņu no laimes šokolādes labumiem. Mēs ar Baibu sazināsimies un arī aicinu tevi, Baiba. Šī recepte izklausās tik garšīgi, kad es vēlos tevi redzēt šeit raidījumā, lai kopā to gardo ēdienu pagatavot. Tāpēc, ja esi gatava, tad ar tevi sazināsimies un tātad konkursu uzvarētājs varēs ierasties arī šeit un kopīgi pagatavot šīs te gardos mafins. Un mums arī raksta cilvēki Twitterī un Rolands Rūtrencis prasa, vai tad brīvdienas turpinās, ja jau šodien pankūkas tiek liktas galdā. Nu, Roland, es neuzskatu, ka tas ir godīgi pret pankūkām dot viņus tikai brīvdienās, jo citās zemēs pankūku dienas ir trešdienas, citiem pieņemts svētdiena, bet tas viss ir muļķības pilnīgās. Vajag jebkurā dienā ēst to, kas tai dienai piestāv. Un šodienai, manuprāt, piestāv gardas pankūkas. Tā kā droši nemēģinam iet kaut kādos stereotipos par pankūkām tikai svētdienu rītos. Bet, tā, runājot par pankūkām, es te visu kaut ko gatavoju, bet pankūkas vēl nav gatavas. Tā kā, principā, man ir lielā tempā jāķerās pie pankūku gatavošanas, lai mēs arī varētu kaut ko raidījumu beigās paēst. Tāpēc karsta panna.
Un sāksim loģiski ar sāļajām. Nomazgājam rokas. Jo vislabākais veids, kā pagatavot kotleti vai burgeri vai plāceni, ir ar rokām. Pēc ņemam nedaudz talkā ūdeni. Uz pannas labu davēļas. Un veidojam kaut kādus pēc saviem ieskatiem plāceņus. Es šoreiz tādus plānākus, lai viņi paspēja kārtīgi izcepties, lai pa vidu nav putra. Ne pārāk lielus. Un principā šāda te masa arī ļoti labi būtu izmantojama, ja mēs taisītu burgerus un mēģinātu uztaisīt kādu veģetāro burgeri, jeb kādu veidu pākšaugi sausie, tātad turku ziņi vai pupiņas vai lēcas der šādiem te plāciņiem, kurus ļoti labi izmantot kā pamatu, piemēram, veģetāriem burgeriem vai kotletēm. Bet tad lēcām, kā jau pirms tam minēju, liela priekšrocība ir tā, ka viņas izvērās un izjūg, un pēc tam tā visa masa nav mazāks darbs, nav tas viss jāmaļ vai jāblendē. Viss ir jau pietiekami labā konsistencē, lai izveidot šādas te kotletītes vai plācenīšus vai pankūciņas. Nu ko, karsta eļļa, liekam pa vienam šim te iekšā. Un tā kā tur mums nav nekā ne ola, nekā jēla, principā viņas var ēst jau tagad, bet tomēr tas, ko es mēģinu panākt uz pannas, ir tikai izcept viņas līdz tādai kraukšķīgai, smukai garoziņai, bet atšķirībā no gaļas man šobrīd nav jāuztraucās par to, ka vidū kaut kas būs jāls, jo tātad jebkurā gadījumā tas viss ir ēdams. Un tā kāds jau vazājās priekšā. Vazājās, čau, Etiņ. Čau. Ko tad tu šodien taisi mums? Tā, ko tad es te taisi? Pirmkārt, kas tu tāds esi? Varbūt pasaki cilvēkiem, kas skatās tikai manu raidījumu, nevis tavu raidījumu. Tiem, kas skatās tikai tavu raidījumu, es esmu arī šī kanāla darbonis. Pirms pavisam, starp citu, neilgu laiku sporta apskatu novadīju. Pārējie varēs redzēt man arī pēc 10 minūtēm ziņās. Tā kā es te daudz nevarēšu ēst, lai man ar pilnu muti nav pēc tam ziņas Okay, bet es pieļauju, ka tev ir laiks vismaz kaut ko pagaršot. Nu, kaut ko es noteikti pagaršošu. Kaut ko es pagaršošu. Kas tev vairāk piesaista? Saldumi vai nesaldumi? Nu, īstenībā es esmu tāds baigais saldumīls. Aha, tad tas, ko es šobrīd taisu, tev tak ļoti nesaista. Kas tas ir, ko tu taisi? Pasāc. Tas ir lēcu un karamelizētu sīpolu plācenīši. Tas ir karamelizētais sīpols, kur vienkārši piedod tam visam to, ko sauc par umami garšu. Tu zini, kas tāds ir? Es pirmo reizi tādu vārdu dzirdu. Tu zini, kā mums ir garšas mutes kārpiņas sajūt sāļu, saldu, rūgtu un kas bija tas? Kādu? Jā. Bet tas ir pamatgaršas, kurās neietilpst tas, kā garšo cepta gaļa, kā garšo siers, kā garšo vienkārši tas kreptīgais, tas sātīguma garš, un to sauc par umami. Un tāpēc šī ir recepte, kur veģetāri plācenīši, kas būs pietiekami garšīgi, lai varētu mēli norīt un tātad arī cilvēkam, kas ir gaļādājs, iebarot kaut ko tādu, kur nav ne miņas no gaļas iekšā. Es mēģināšu mēli nenorīt. Es nedrīkstu mēli norīt. Es nedrīkstu norīt. Jā, tas būs diezgan atbildīgs uzdevums. Tātad paēst, bet nenorīt mēli. Okay. Tā, es te uzreiz jau lieku nākamo pannu virsū, jo šis te pasākums man ir jānovad līdz galu arī ar saldumiem. Tātad tagad ir mērķis tā kā uztaisīt to umami, ja? Nē, viņš jau tur ir. Viņš jau ir tur umami. Jā, tas svešvārds umami ir iekšā. Viņš jau vārds manā leksikā īstenībā baigi labi. Nu redz, to es būs kaut ko jaunu iemācījies. Izglītot cilvēkus, vai ne? Un jebkuram ir tāds uzdevums cilvēkiem kaut ko jaunu iemācīt, un to šīs te plācenīšas pasniegšu ar sezama jogurta mērci. Tāds svaigumiņš, tur ir piparmētra, tur ir sezams. Un tu vari droši nogaršot. Pirms es tev dodu arī to saldo visu ēst.
Jo man ir diezgan atbildīgi, man te ir daudz darba, bet tu vari tikmēr droši pagašot. Nu, tā kā to umamijiem. Es gribu to umamiju dabūt. Tā. Un arī droši komentē, lai nenorītu mēli. Jā. Tikko gandrīz norīja mēli, bet tomēr viss kārtībā. Baigi interesants brīdis, ka vienkārši stāv un klusē, es jau sāku uztraukties, tad es pagaršošu pats. Varbūt, ka es kaut ko neesmu nošāvis greizi. Nu garšīgs, nu. Nu ir garšīgs. Ko tu tur Nu sāki ir garšīgs. Nu ir garšīgs. Tā. Es pieļauju, ka tu pats arī ēd gan gaļu, gan visu kaut ko citu arī. Es ēdu visu, ko man dod. Pats es virtuvē esmu diezgan liels, kā lai to pateikt. Es pat nezinu, kā to tā maigāk pateikt, kas es esmu virtuvē. Pasaka nemaigi. Zini, kas es esmu virtuvē? Zilonis traukveiklā. Aha. Aptuveni tāds. Katrs. Man baigi nepatīk tās idejas. Nu, tad ideāli. Man tev šobrīd, es tev neko nelieku palīdzēt, nelieku man taisīt. Es varu kaut ko, zini, es varu piekaisīt kaut ko klāt, ja tev vajag tādus darbus, es varu izdarīt. Bet, nu, Sāli varu pielikt. Šitais ir ēdiens, manuprāt, kuru tiešām es piemēram, es pagaišošu vēl. Es jūtos ļoti priecīgs, jo man neprasās nemaz gaļu tur iekšā. Neprasās, pat ja tas būtu pa vidu burgerī, es būtu priecīgs par tādu veģetāro burgeri. Kaut gan parasti man patīk tomēr arī gaļiņu paēst. Šitais tāds riktīgs tāds veģetārais ēdiens. Riktīgs veģetārais veģetāriešu cienītāji. Un es tev ļoti atvainojos par to, ka tu nerādīsi cilvēkiem to, kā tev garšo manas saldējs ēdiens. Jums raidījums tuvojas beigām. Ja tu vari ļoti, ļoti karstu pankūciņu nogaršot, tad es tev varu iedot. Ja tev ir augsts ūdens, ko cilvēkiem šobrīd sakam lēnām jau tā, jo raidījums labs ēdiens labiem draugiem ir iztecējis. Šoreiz tātad nepagaršosim šīs pankūciņas, bet tiekamies kā parasti katru darba dienu no 12 līdz 1 tiešajā ēterā. Čau! Tā!